Sveiki! Šajā video es iepazīstināšu ar biopilija Tracker X5 programmatūru. Vispirms mums ir 13, pēc tam 14, un tagad ir pieejams X5 atjauninājums. Mēs sākam programmatūru. Šī ir programmatūras biopilija Tracker X5 Ultra ieviešana. Un jūs varat redzēt prezentāciju. Kā redzams pa kreisi, attēls, kur iespējams redzēt tiešsaistē, redzēt peli otrādi, var redzēt limfātisko daļu, var redzēt sirds un asinsvadu, muskuļu, kaulu daļu. Šajā attēlā redzams, ka atjauninājums ļaus veikt dziļāku meklēšanu. Pēc mērīšanas un apstrādes daļas ievadīšanas šajā daļā mums ir saraksts ar 966 elementiem. Zemāk varat redzēt 966 rakstus. Šeit ir pilns saraksts, un šeit ir ultrascan funkcija. Un ievērojiet, kas notiek ar attēlu kreisajā pusē. Ievērojiet. Es noklikšķināšu uz ultrascan, un šeit ir iespējams, ka, piemēram, pārvietojot peli, parādīsies dažādas formas. Šeit mums ir kaulu daļa, šeit mums ir mutes daļa, šeit mums ir kauli un mums ir smadzenes, dažādas smadzeņu daļas. Tad tas pats, piemēram, krūškurvī. Ņemiet vērā, ka es pārvietošu peli, un mums ir iespēja, ritinot, tālāk redzamais skaitlis mainās. Tagad apskatīsim arī iegurņa zonu. Ievērojiet. Ja es noņemu līdzekli, tas vairs nav iespējams, bet ja es lietoju ādas līdzekli, tas vairs nav iespējams. Lai redzētu ultraskanu, šeit es varu izmērīt dažādas daļas. Piemēram, ja es vēlos, izmērīt ādas audu šajā zonā, es noklikšķiniet un programmatūra nekavējoties veic mērījumu. Un šeit interesanti ir tas, ka tas mums parāda iegurņa orgāna ādu daļēji. Parādīsim vēl vienu piemēru. Ja, piemēram, mēs mērām šeit, ir kāda muskuļu daļa, kuru mēs mērīsim. Paskaties, es izmērīšu šo elementu. Tādā veidā es izveidoju ierakstu. Ievērojiet. Tas ir reģistrēts. Abu elementu ierakstīšana veica mērījumu. Un tagad es izmērīšu šo elementu. 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 Vēl viens ļoti interesants elements, piemēram, hipotalāma kodols. Iepriekš visa šī teritorija tika mērīta, bet tagad mēs, piemēram, varam atrast šo vietu. Paskaties, ko es darīšu. Kad es pārvietojos, parādās dažādas jomas, kuras mēs varam izmērīt. Un mēs šeit mērīsim un redzēsim, ko mēs darīsim. Ko mēs atradīsim? Tiphīsis sekcija hipotalāma kodolā. Vēl viens jauns biopilija Tracker X5 pielietojums ir chromosomu mērīšana. Ievērojiet. Ja es gribēju šeit izmērīt, pirmkārt, es parādīšu lietderību, bet vispirms veicot mērījumus. Es noņemšu visu atlasi, un mēs mērīsim tikai šo elementu. Tad šeit viss izrādījās diezgan labi ar ikonām 2 un 3, bet iedomāsimies, ka elementāru numuru 18 tas ir vairāk izmainīts. Tātad, ja mēs vēlamies izmērīt šo elementu, mums tas nav jāsāk meklēt šeit.
Sarakstā, kur tas atrodas, ir jāredz, kur tas atrodas, kur es to atrodu, kā es to atrodu. Ievērojiet šeit. Šeit tas ir. Šis ir 18. Vienkārši novietojiet peli un noklikšķiniet ar peles kreiso taustiņu un nekavējoties izmēriet chromosomu. Bet vēl jo vairāk pēc chromosomas mērīšanas tas parādās. Ja kādā no šiem elementiem ir kādas izmaiņas, mēs varam izmērīt jebkuru chromosomas apgabalu. Un šeit ir interesanta lieta, kas saka, ka mēs izmērām 18. Chromosomu DNS ietvaros 18. Un, ja mēs vēlamies uzzināt, kam šī chromosoma atbilst, mēs atgriežamies un tad ieejam šajā apgabalā. Analīze, un šeit mēs tekstā noklikšķiniet uz novērot. Cik interesanti. Un, ja es kustinu peli, nekas nenotiek, bet ievērojiet krustu, kas ir zaļā krāsā. Viņš mums uzreiz parāda, kam tas atbilst. Piemēram, karcinoma. Un šķiet, ka tas ir saistīts ar audzēju, un šķiet, ka attiecīgo informāciju saprot. Kam atbilst šis elements? Tātad mēs varam veikt ātru DNS kopas analīzi un pēc tam noteikt, kas tas ir. Mēs izmērām DNS grupu. Mēs izmērām visvairāk izmainīto chromosomu un pēc tam ievadām chromosomu, lai izmērītu visvairāk izmainīto elementu. Un tad mēs identificējam apgabalu, kuram tas atbilst. Vēl viens elements, ko vēlos izcelt. Šis ir prezentācijas video. Viņi man lūdza X5 video prezentāciju, un es to parādīšu šeit beigās, chromosomu beigās. Paskaties, cik interesanti. Šis ir ļoti interesants atjauninājums, kuru mēs varam pārvietot peli, un mēs to atradīsim. Pirmkārt, mēs varam izmērīt varavīksneni. Es šeit kļūdījos. Man ir jāceļ tā atlase. Mēs izmērīsim varavīksneni un tad, piemēram, meklēsim izmainītos elementus. Un par to es saku, ka šeit ir mainīts elements un šeit ir motora daļa. Ir mainīts elements šeit daļā. Traheja vai kāds elements mēs šeit esam mainījuši. Tas atbilst galvai, tāpēc pirms mēs varējām izmērīt šo elementu, bet tas bija vispārīgs mērījums. Tagad vispārējā mērījumā X5 ļauj mums ultraskanēt visvairāk skarto zonu un veikt dziļāku analīzi. Tātad mēs varam noteikt galvu, tad mēs meklējam visvairāk izmainīto galvas zonu. Līdz sasniedzam chromosomu un visvairāk izmainītās daļas DNS. Ja vēlaties uzzināt dažādas bioplast, metatronu, biophili ierīces, modeļus, jūs varat ieiet manā kanālā, kur jūs redzēsiet manu konusu un jūs atradīsiet šeit sarakstu ar video un to, kā jūs varat orientēties. Pirmais vārds ir valoda. Piemēram, šeit man ir video par un persiešu valoda. Otrais vārds atbilst ierīcei un pēc tam jēdzienam. Tātad jūs varat atrast videoklipus slovēņu, vācu valodā, dažādās valodās un arī kā piemēru. Piemēram, šodien es jums piedāvāju video par transkraniālo magnētisko stimulāciju. Jūs pēc video atvēršanas varat izvēlēties. Jūs varat izvēlēties. Es paņemšu pārtraukumu. Ievietojiet to šeit subtitros. Konfigurācijā tiem būs subtitri. Novietojiet tulkotāju, un jūs varat izvēlēties vajadzīgo valodu. Piemēram, es šeit izmantošu bulgāru valodu. Tādā veidā jūs varat ievietot un skatīties manus videoklipus vēlamajā valodā. Jaudu un jāspēj saprast video. Manā kanālā jūs atradīsiet daudzus videoklipus pakalpojumā YouTube, kas ir bezmaksas pamata kurs, kas ļaus noskatīties dažādu terapijas ierīču video.
Bet, ja vēlaties uzlabot spēles kursu savā valodā, jums ir jāiet uz manu vietni. Manā vietnē biopile.guionls.org jūs atradīsiet. Ja vēlaties saņemt šo ierīču jaudu, piemēram, es šeit ielikšu Metatron Hunter un šeit ielikšu itāļu kursu. Un šķiet, ka es pasniedzu kursu. Šeit parādās saturs un jūs varat saņemt kursu, kas galvenokārt sastāv no subtitru ainas, kurā varat skatīties viņu videoklipus. Tātad jūs izslēdzat subtitru ainu subtitru ainā. Un jūs varat skatīties viņu videoklipus subtitru ainā. Neaizmirstiet viņa kanālu. Un šķiet, ka es pasniedzu kursu. Šeit parādās saturs un jūs varat saņemt kursu, kas galvenokārt sastāv no video ar audio dažādās valodās, un, ja es Ja vēlaties uzdot jautājumus, varat ievadīt manu WhatsApp vai arī sazināties ar manu e-pastu. Un arī Telegramā.